Tā, sveiki visiem, esmu Kaspars, un šodien es jums drusku no cita puses parādīšu jums, kur mums parādas daļiņas. Jūs dzirdējāt par daļiņām, ko mēs mākslīgi izveidojam, piemēram, CERNā, vai šis man strādās, Bet es jums šodien pastāstīšu par daļiņām no tieši kosmosa, kas mums rodas no kaut kādiem dabiskākām parādībām. Tā. Drusku atkārtošu, ko jūs tikko iemācījāties, varbūt esat dzirdējuši iepriekš. Tātad mums daļiņas ir šitādas, tās nāk šādās garšās. Tas, ko jūs labi gan jau zinat, ir elektroni. Jūs zinat, ka tagad kā protons sastāv no kaut kādām mazākām daļiņām, kas ir kvarki. Un līdzīgi mums neitrons arī izskatās šādi. Tam ir 2 downkvarki, 1 upkvarks. Un tad atšķirības starp visiem šitiem, mēs, ja paskatāmies, ejot pa labi, starp up, charm un top, vienīgais, kas viņiem mainās, ir masa. Vienīgā atšķirība starp upkvarku un charm kvarku ir, ka viņiem charms ir drusku smagāks. Tad apakšā līdzīgi ir ar elektronu, mums ir elektrons, tad ir tāds mions, par kuru mēs drusku vēlāk runāsim. Tavu mēs neēstīsim, mums nepatīk to. Un tad apakšā ar katru no šiem te leptoniem, kas ir elektroni, mioni un tā tālāk, mums ir sasaistīti tādas lietas, ko sauc par neitrino. Un tas, ko es gribēšu jums šodien izstāstīt, kā mēs varētu detektēt neitrino un tad no kurienes tie mums rodas. Tie vienmēr tā kā mums nāk pārī, mēs to redzēsim drusku vēlāk, ka tie elektroni neitrino nāk pārī ar elektronu, miona neitrino nāk pārī ar mionu. Es pašlaik ļoti cenšos skatīt. Es lasu muons un es cenšos neteikt muons un teikt mions. Tad, kas mums vēl ir šeit par gluonu, jūs gan jau dzirdējāt. Gluons mums fizikā ir 4 tādas, ko sauc par miedarbībām, kas ir tie fundamentālie spēki, kas liek visumam tikšķēt uz priekšu. Un tad gluons ir tas, kas mums satur šos kvarkus kopā, lai veidotos protoni un neitroni. Fotoni mums atbild par elektromagnētismu, tas visi elektriskie lauki, visi magnētiskie lauki. Tie W un Z bozoni mums atbild par to, ka šīs te daļiņas var sadalīties ar laiku mazākās daļiņās. Un tad 4. mums ir gravitācija. Gravitācija mums šeit neparādas, jo zinātnieki to vēl nav līdz galam izdomājuši. Kas notiek ar šito? Nu, labi. Es varbūt esmu pārāk tālu. Tā. Tas bija ātrs recaps par to, kas mums skaitās kā daļiņa. Tagad pievērsīsimies tai kosmosa daļai. Vēl es gribu teikt, ka... One second. Aha. Es visu šeit spājušu citur, kur nevajag. Šim te visam ir arī drusku papildinājums, ir tā kā spoguļversija, ka kur ir mūsu labā tabula, ko mēs visi zinām tagad, ar parasto matēriju. Mums parādās arī tā lieta kā antimatērija. Un vienīga atšķirība tai ir, ka tas lādiņš katrai daļiņai ir ar pretējo zīmi. Nekas cits tur īsti viņiem nemainās. Mēs ikdienā sastopam šo daļu, kas ir parastā matērija, bet antimatērija arī eksistē, un mēs drusku arī to novērsam. Tātad. Es atkal nospiedu nepareizi. Jāpierod. Drusku par vēsturi, kā man patīk. Par kosmiskām daļiņām ir bijuši daudzi pierādījumi, ka kāds ir tās novērojis. Mans mīļākais ir par šo te cilvēku, kas ir Viktors Hess, kurš 1912. gadā, gan 11. gan 12. izdomāja mērīt, kāda ir radiācija vairākos augstumos no Zemes. Viņš domāja, ka varbūt kaut kādu radiāciju rada, kaut kā tā tika novērot uz Zemes, un viņš domāja, ka iespējams to rada kaut kādi akmeņi, kas ir Zemē, un tad mums kaut kas radioaktīvi ieži. Tad viņš lidoja ar dirižabli ar Geigera skaitītāju, un tad mērīja, cik tur sanāk. Geigera skaitītājs, tie, kas nezina, tas, ko filmās jūs iepriekš esat redzējuši, kas pīkstā, kad radiācija ir tūmā. Un
viņš tur atklāja, ka pie kaut kādiem 5000 metriem augstumā tas Geigera skaitītājs dod 3 reizes lielāku rādījumu nekā pie jūras līmeņa. Kas liecinātu, ka mums ir kaut kāda radiācijas avots, kas nāk no kosmosu tieši, no kaut kur augšas, nevis no Zemes. Un Un tad tie ir mūsu tie kosmiskie stari, par kuriem mēs centīsimies runāt. Bieži vien tie tiek attēloti kaut kā šādi, kā mums ir kaut kāds tāds sazarojums ar daļiņām, kas bombardējas. Tas sauc par kosmiskiem stariem. Stari varbūt vairāk asociējas ar gaismas stariem, bet kosmiskie stari mums ir tieši daļiņu tāds lietus, kā to varētu saukt. Tad, no kurienes tas rodas? Es aizmirstu nomainīt nosaukumu. Pareizi latviski saucas pārnovas, nevis supernovas. Supernova ir dziesmu konkurss. Un angliski sauc par supernovām, bet latviskāk ir pārnovas. Tātad, tas ir viens no galvenajiem tiem avotiem. Un, lai tiktu līdz pārnovām, drusku parunāsim par zvaigznēm un no kurienes tās rodās un kā vispār rodas tās pārnovas. Tātad visas zvaigznes sākas līdzīgi. Viņas parasti pašā pirmsākumos ir vienkārši milzīgs gāzu mākonis. Kā šis te, šī ir oficiāla bilde ar kaut kādu teleskopu uzņemta. Tas ir liels gāzu mākonis, kas sastāv galvenokārt no ūdeņražu. Ūdeņraža joniem, ūdeņraža atomiem, arī molekulām. Un tad šim tas mākonim parasti ir kaut kāda temperatūra, kas ir viens raksturīgs lielums. Un katram ūdeņraža molekulai ir arī sava masa. Un kas notiek, ja mums daudz masas atrodas kaut kur kosmosā, gravitācija to dabiski grib vilkt kopā. Līdzīgi kā Zeme grib pievilkt kaut kādu asteroīdu, tā arī starp šiem lielajiem mākoņiem mums notiek kaut kāda pievilkšanās. Un svarīgs parametrs ir kaut kas, ko sauc par Jeansa masu, kas pasaka, kas ir tā kritiskā masa, lai mums veidotos zvaigzne. Tā šim gāzu mākonim ir jābūt pietiekoši smagam, lai gravitācija viņa sāktu tā normāli spiest un mums sāktu veidoties zvaigzne. Un kas ietekmē šo masu, ir viens tā temperatūra, ko mēs redzam ar to 3/4 pakāpi. Jebšu, jo karstāks ir mākonis, jo lielākai jābūt tai masai. Kas var šķīs loģiski, ja mums ātrāk uzstās visas tās daļiņas, tad viņas ir grūtāk noturēt vienā vietā un saspiest gravitācijai. Un arī mākoņa blīvums. Jo lielāks mums ir blīvums, jo mazāk ir tā masa un jo vieglāk ir gravitācijai visu saspiest. Un tā mēs teiksim, ka mums ir kaut kāda sena zvaigzne, kura bija milzīgs mākonis ar ļoti lielu masu, un mēs teiksim, ka gravitācijas viņa pārsniedza Jeansa masu, gravitācija sāk uz viņu iedarboties un tad spiest un spiest un spiest. Kamēr notiek tā spiešana, mums temperatūra palielinās, mums spiediens palielinās, un tas ļauj notikt vairākām reakcijām. Un viena no svarīgākām, tas, ko mēs asociējam ar zvaigznēm, ir gan jau, ka tās spīd, vai ne? Un ka tām ir kaut kāda enerģija, ko viņas izdod. Tad no kurienes rodas šī enerģija, ir tāda lieta, ko sauc par protonu ciklu, kā redzat šeit, es pazudu. Jeb angliski PP chain. Kas mums notiek protonu ciklā? Tātad mums mākonis sastāv tikai no ūdeņražu. Un tas mums ir attēlos kreisajā pusē, kā tie divi ūdeņraži tur. Tie ūdeņraži var apvienoties, un tie kopā veido šo te H2, kas ir ūdeņraža izotops. Ja mums ūdeņradis, no kā sastāv ūdeņradis? No protona un elektrona. Šis te izotops sastāv no protona, elektrona un vēl neitrona klāt. Tas ir, to sauc par deutēriju, un tas ir tāds izotops ūdeņradim. Un tad tur veidojas mūsu pirmā vieta, kur redzam daļiņas. Šādā reakcijā mums veidojas pozitrons,
kas ir antielektrons, un arī elektroneitrīno. Pagaidām nekas īpašs, mēs saskaitām 1 + 1 un iegūstam 2. Laikam tā sanāk. Tagad mēs esam izveidojuši to deutēriju, un tas var salikties ar kaut kādu citu ūdeņradi. Tā mums ir 2 + 1, cik tas ir? 3, laikam 3. Un tad beigās sanāk hēlijs, un tad šis te fotons. Un fotons ir tas, kas mums apzīmē enerģiju. Mums izlido fotons kaut kāda gaisma, kura nes līdz enerģiju. Bet no kurienes rodas šī enerģija? Mēs saskaitām 2 + 1, mēs iegūstam 3. Vajadzētu būt, ka nekam jaunam tur nevajadzētu rasties. Bet ja mēs salīdzinām masas, kas ir kreisajā pusē, mēs varam saskaitīt kopā, kāda ir deutērija masa, kāda ir šī parastā ūdeņraža masa, un tad iegūstam kaut kādu 3,021 whatever U. Un ir atomiskās mērvienības, ja kādam nepatīk, kur ir kilogramos. Bet doma tāda, ka iegūstam 3,02 kaut kas. Tikmēr, ja paskatāmies labajā pusē, fotoniem nav miera masas. Tos mēs varam ignorēt. Bet tam hēlijam ir drusku mazāk, mēs redzam. Tā kaut kur tā masa ir pazudusi. Kā jums šķiet, kur tā pazuda? Enerģijā tieši tā. Mums ir šis te slavenais Einsteina vienādojums, kur viņš nāk. Tātad mēs varam aprēķināt, kas ir tā enerģija, paskatoties, kāda ir masas atšķirība starp šiem abiem. Un sareizums ar C kvadrātu. Tas ir tas I = MC², ko gan jau kaut vai populāri zinātnē esat dzirdējuši. Un mēs iegūstam, ka katra šī reakcija rada apmēram 5,5 megaelektronvoltus. Atkal, ja kādam nepatīk mērvienības, kur ir džoulos. Un tad, teiksim, mēs izveidojam 2 šādus hēlijus. Viņi var savienoties savā starpā. Un tad tajā reakcijā mēs atpakaļ iegūstam 2 ūdeņražus, ko, ja paskatāmies sākumā, ir tas, kas mums sāka to reakciju. Tad šī notiek cikliski, var iet riņķi, un tā ļoti ilgi var notikt. Un tā mums veidojas enerģija. Katrs cikls veido tos 5,5 megaelektronvoltus, un saule sāk ar laiku spīdēt. Zvaigzne sāk spīdēt. Tad šis ir principā tas pats, tikai uzzīmēts drusku skaidrāk. Mums ir tie divi ūdeņraži tur. Viņi savienojas, tas ir mūsu neitrīno, tas ir mūsu pozitrons. Tad viņi savienojas vēl, jada, iet, un tad beigās rodas hēlijs. Tātad pašlaik mūsu zvaigznei ir tikai ūdeņradis, kas bija no paša sākuma tajā mākonī, un hēlijs. Nekas cits. Un liela daļa zvaigžņu arī tā paliek. Nekas jauns viņām tur nerodas, ja viņas ir gana mazas. Es domāju, saulē tā varētu būt. Bet, ja mums ļoti masīvas zvaigznes, kas būs tās, kas mums interesē, ja gribam tikt līdz supernovām, pārnovām, tad mums vajadzēs kaut ko drusku vairāk par hēliju. Un, ja mums ir liela zvaigzne, šī ir bilde, tā nav oficiāla bilde, tas ir tā kā artist's interpretation, kā izskatās actual liela zvaigzne, ļoti masīva. Ja mums ir ļoti masīva zvaigzne, tās spiediens iekšā ir ļoti liels. Un tās temperatūras arī ir ļoti lielas. Un tas ļauj notikt drusku sarežģītākām reakcijām, kā piemēram kodolsintēzē, jeb fusion angliski, kas ir principā, ja mēs paņemam mūsu divus hēlijus, gana lielā enerģijā burtiski sastumjam viņus kopā, tad mums veidojas kaut kas smagāks, kā piemēram ogleklis. To pašu var darīt ar oglekliem, zvaigzne ir gada masīva, un tad veidojas neons, un tā aiziet līdz skābeklim, silīcijam, un dzels ir parasti beigu solis. Ja dzels ir visstabilākais, viņu tālāk nevar saspiest. Un tā mums veido šī tā kā sīpolu struktūra, kas ar vairākiem elementiem mūsu zvaigznē.
Labi. Un tad tātad ir mūsu zvaigzne, kura mēs pieņemsim ļoti masīva. Mēs skatāmies uz lielām zvaigznēm, kurām ir veidojušies visi šie foršie elementi. Tur nav tikai ūdeņradis. Mēs zinām, ka mums tur iekšā ir kaut kādas gāzes un kaut kādi varbūt pat plazma tur var veidoties. Un šīs gāzes arī veido savu kaut kādu spiedienu iekšā zvaigznē. Tā zvaigznē ir kaut kāds iekšējais spiediens, kas tā kā tur liek tai uzturēt savu formu. Bet ja mums būtu tikai tas spiediens, tad varbūt mēs gaidītu, ka zvaigznes mums visu laiku izplēstos un izplēstos. Tā gan jau nenotiek. Vai mums kaut kas balansē spiedienu no zvaigznes iekšpuses? Mums ir gravitācija joprojām eksistē. Mums visam joprojām ir masa, un gravitācija tāpat kā bija pašā sākumā, ka mums bija tas ūdeņraža mākonis, kurš vienkārši mierīgi lido kosmosā, ka mums bija tas bēbīts, pirms zvaigzne bija pieaugusi. Gravitācija joprojām cenšas saspiest to zvaigzni. Un kamēr mums notiek visas šīs kodola sintēzes reakcijas iekšā zvaigznē, tad gravitācijai tas neizdodas, un viņi var mierīgi tur atrasties, un nekas ar viņu nenotiek. Bet atceramies, ka visu laiku tur tas ūdeņradis tiek pārvērsts hēlijā, hēlijs tiek pārvērsts kaut kā smagākā. Ar laiku tās gāzes mums izbeigsies. Un kad gāzes izbeidzas, tad gravitācija mums beidzot uzvar, un zvaigzne tiek ļoti ātri saspiesta. Tā ir tik ātri saspiesta, kas veido tās šoka viļņus, kas beidzot rada tādu milzīgu sprādzienu, kas mums tad ir pārnovas. Izskatās, šādi, es neatceros, vai tā bija, gan jau tā ir drusku mākslinieckāka bilde. Un pārnovas ir ļoti ekstrēmas. Ļoti milzīgs sprādziens, ļoti liela enerģijas izdošana, ja salīdzinu uz tā kā galaktikas fona. Ir diezko obvious, ka kaut kas šeit notiek. Un tad šie ekstrēmie eventi, šie ekstrēmie noteikumi kosmosā mums rada daļiņas, kas ļoti ātri tiek izmestas no šīs te zvaigznes. Pārnovas nav vienīgais, kas var radīt kosmiskas daļiņas. Mums varētu būt kaut kādi melnie caurumi ekstrēmi, mums varētu būt kaut kādi zvaigznes ar ļoti stipru magnētisko lauku, kas arī to dara. Bet jā, pārnovas ir viens no galvenajiem. Tad varam beidzot runāt par kosmiskiem stariem. Mēs pieņemsim, ka mums notika kaut kur tālu pārnova. Tā izmeta ļoti ātri kaut kādu protonu, ūdeņraža kodolu ārā no sevis, pātrināja to līdz tuvu gaismas ātrumam. Un tas protons ceļo, līdz beidzot nonāk uz Zemes. Un tad, kas notiek, mēs atcerēsimies, ka protons sastāv no kaut kādas iekšējas struktūras. Tur ir 2 apkvarki, 1 downkvarks. Un tad viņš gan jau ietriecas atmosfērā, un atmosfēra ir 7% slāpeklis. Pieņemsim, ka viņš ietriecas slāpeklī. Slāpekļa molekulā. Atomā. Tad var notikt garlaicīgākas lietas. Mēs sagaidām, ka viņš varbūt saskaldīs to atomu. Tur veidosies kaut kas vieglāks, piemēram, ogleklis. Varbūt viņš atdalīs pāris protonus, pāris neitronus. Bet mums var notikt arī interesantākas lietas, kā, piemēram, veidojas jaunas, drusku eksotiskākas daļiņas. Tātad vienas no šīm sauc par pioniem. Mums ir plus pions un mīnus pions. Šodien, ja kas ir arī pīdienas, fitting. Tātad no kā mums sastāv pioni, tiem ir līdzīga struktūra kā kaut kādiem protonam vai neitronam, tikai šiem pluspionam mums ir viens parastais apkvarks un viens anti-downkvarks. Tikmēr pi mīnus ir viens downkvarks un viens anti-up kvarks. Bet ja skatāmies, varbūt varētu būt jautājums,
mums sākumā viss ir parastie kvarki, mums parastā matērija. Mums šeit ir parastā matērija. Nekur antimatērija mums sākumā nebija. Un uz to es varētu atbildēt, ka mums šīs antidaļiņas var arī rasties no tās lielās enerģijas, kas ir tam protonam. Tas nav garantēts, bet es šeit izvēlējos interesantāko, ko stāstīt. Tās antidaļiņas var veidoties no tās enerģijas. Līdzīgi kā mums bija tas Einsteina E=mc², mēs varam to otrādāk pavērst un tieši aplūkot to masu, kas veidojas no enerģijas. Jo atceramies, tam protonam bija ļoti liela kinētiskā enerģija, tuva gaismas ātrumam. Viņš kustējās. Tādēļ mums tādas lietas var notikt. Ok, mums kaut kā rodas tie pioni, bet pioniem ir tāda lieta, ka viņi sabrūk pēc kādām 26 nanosekundēm. Viņi ilgi neuzturas. Uz ko tad viņi sabrūk? Viņi mums sabrūk. Mums plus pions sabruks uz miona neitrino un arī pašu neitrino. Un tas ir tas, ko es teicu sākumā, ka mums viņi vienmēr tā kā šajās sabrukšanās nāk pāros. Neitrino nāk ar asociēto leptonu. Tā mums ir mions un mums ir miona neitrino. Šeit mums ir līdzīgi, mums ir antimions un, kā viņam pareizā pateikt, antimiona antineitrino. Garš teikums. Un mioni, atceramies no sākuma, bija kaut kas līdzīgs elektronam, tikai drusku smagāk. Un tad mioni arī neizdzīvo ļoti ilgi. Mums šīs plusmions var sabrukt par antimionu neitrino, elektronu neitrino un pozitronu. Un tālāk tas otrs antimions var sabrukt drusku, pretējais tur sanāk. Mums sanāk miona neitrino, anti-elektrona neitrino un elektrons. Visus tādus vārdus es pateicu, jā. Un tie ir mūsu kosmiskie stari. Tas ir tas, kas bija parādīts tajā sākuma bildē, ka mums kaut kas ietriecas, un tad pēkšņi ātri daudz sazarojas. Un mums veidojas kaut kāda šāda struktūra, tā ir tā sazarošanās. Ja būs kādi jautājumi līdz šim? Kas ir? Kā viņš sadalās? Kāpēc viņi sadalās? Tā tas vienkārši ir. Tas ir, tā visu regulē vājā miedarbība. Tas ir, ko es varu pateikt. Bet, šī ir vairāk eksperimentāla zinātne. Mēs redzam, ka tas notiek, un mēs to aprakstām, nevis katru teoriju. Tas ir, tā iedarbojas vājais miedarbība, kuru mēs redzēsim arī drusku vēlāk parādoties. Bet labi, tā. Tie mums ir kosmiskie stari. Es tālāk aiziešu, kā mēs viņus varam praktiski detektēt. Un tam jums ir jautājums, par kuru balsosit. Man jautājums jums, vai daļiņas spēj ceļot ātrāk par gaismas ātrumu, kā jums šķiet? No 3, 2, 1 balsojam. Tā, daudz trīnieku, kaut kādi 2, 1. Teorētiski ir daļiņa, kas var ceļot ātrāk par gaismas ātrumu. Kāda? Fotons ceļo gaismas ātrumā, tā ir gaisma. Tas ir jautājums, vai tu balso 5?
Es domāju, es zinu, par ko tu runā, negatīvu masu būtu grūti uztaisīt. Tā jau ir relativitāte, ka mēs teorija ir, ka dzinēji var uztaisīt ātrāk par gaismas ātrumu, bet tas ir, jo mēs nekustamies caur telpu, mēs liecam telpu mums apkārt. Daļiņas parasti, ja viņām ir masa, nevar kustēties ātrāk par gaismas ātrumu, bet tas ir atkarīgs, kur mēs skatāmies to gaismas ātrumu. Jo vakumā parasti, ja kaut kam ir masa, tas nekustās ātrāk par gaismas ātrumu. Bet ja mēs neesam vakumā, tad gaismas ātrums ir drusku lēnāks. Tā pieņemsim, tad es jums pastāstīju par kaut ko sauc par Čerenkova starojumu, jeb Čerenkova-Vilova starojumu. Ja mums ir, piemēram, kaut kāds ūdens tvertne, un mums tajā ļoti ātri ielido kaut kāda kosmiska daļiņa, teiksim, ar 99% gaismas ātruma vakumā, tas C ir gaismas ātrums vakumā. Ja mēs izrēķinātu, kāds ir gaismas ātrums ūdenī, to var izdalīt C dalot ar indeksu, tas ir gaismas laušanas indeks ūdenī, kas ir 1,33, mēs redzam, ka gaismas ātrums ūdenī ir apmēram 75% no gaismas ātruma vakumā. Tātad šajā situācijā, ka mums tā daļiņa ieskrien iekšā, mums tā tehniski ceļo ātrāk par gaismas ātrumu tajā noteiktajā vidē. Un kas tad notiek? Daļiņa, mēs pieņemsim, mums ir lādēta, teiksim pozitīvi. Un ja mums ir pozitīva daļiņa, ap to veidojas elektriskais lauks kaut kāds. Un tas augšā, ko esmu uzzīmējis, ir ļoti primitīva ūdens molekula. Es sāku atmetu visus tos individuālus atomus, es vienkārši teikšu, ka mums ir kaut kāda pozitīva daļa, kas ir visi tie kodoli, kas ir ūdens molekulā, un mums ir kaut kāda negatīva daļa, kas ir visi tie elektroni, kas ir apkārt. Un kas notiek, kad tas pozitīvā daļiņa ielido, ir, ka tie negatīvie elektroni pie tās grib drusku pievilkties. No tīri kulona spēka, un tad mums tas elektronu mākonis tiktu drusku iztaipīts. Un tā ir lieta no elektrodinamikas, ko kaut kad esmu pagājuši gadu laikam stāstījis, bet šogad vienkārši pateikšu kā faktu. Ja mums elektroni, jeb lādiņi tiek pātrināti, kā piemēram kādas elektronu mākonis tiek izstieps, tas mums rada elektromagnētiskos viļņus. Tur ir, ar šo es ļoti lepojos, man simulāciju, ko uztaisīju, ka ja mums ir daļiņa, kas iet uz augšu uz leju, mēs redzam, šis tā kā ir 3D elektriskais lauks, tā veido tādu pulsācijas efektu. Tie ir tie elektromagnētiskie viļņi, kas ceļo tālāk. Jebšu, ka mums šī daļiņa, principā kaut kā lādē no kosmosa, ielido ūdenī, tā var radīt kaut kādu radiāciju, kaut kādus elektromagnētiskos viļņus, bet mums ir arī svarīgi, ka tā ceļo ātrāk par gaismas ātrumu. Un kāpēc? Ja mums ir daļiņa, tā kā šeit, kur ceļās zem gaismas ātruma pašlaik, viņa veido šos te viļņus, šitās frontes apaļās, bet tās frontes nekur īsti nesaskaitās, jo gaisma aizceļo prom tālāk, un viņas nekur nevar pārklāties. Tad tur starojums viens otru kancelo, un nekas tur neveidojas. Bet tagad mums daļiņas sāk kustēties ātrāk par gaismas ātrumu, un attiecīgi tā kā gaisma ir lēnāka, tie viļņi tur, tās frontes drusku atpaliek. Un tad tā spēj summēties kopā šeit, veidot tādu kā konusu, ko ir vieglāk redzēt, un tas ir tas, ko sauc par to Čerenkova radiāciju. Vai es gribu gaidīt, līdz tas gifs aiziet tālāk? Labi, pagaidīsim. Bet jā, tas ir Čerenkova radiācija. Tas ir viens veids, kā mēs varam detektēt, ka mums kaut kāda daļiņa no pagaidām nezinu kurienes ielido mūsu ūdens tvertnē, ja mēs redzam, ka kaut kas mums tur spīd. Kāds izskatās praktiski, šīs nav kosmiskās daļiņas, šis ir kodola reaktors, kur tās var vienkārši lidot garām. Bet ieslēdzot kodola reaktoru, var arī pamanīt to Čerenkova radiāciju,
kas ir tas zilais spīdums, kas tur notiek. Bet unlike reaktors, kur var ieslēgt un viņš konstanti met ārā kaut kādas daļiņas no sevis, kosmiskās daļiņas mums ātri ielido un izlido. Tātad tas signāls būs, tā starojums būs ļoti vājš un būs diezko ātri beigsies. Tādēļ, ko var izmantot, tā lieta, ko sauc par fotoelektronu pavairotāju. Ļoti pielīga nosaukums. Principā, ko tas dara? Mums ir kaut kāds enerģijas gaisma, kad man būtu Čerenkova starojums šajā gadījumā. Tas ietriektos materiālā, un tad tam fotonam ietriecoties materiālā, tas var izsist vienu elektronu. To sauc par fotoefektu, to atkal Einsteins izgudroja. There he goes again. Tātad, un mēs to vienu elektronu ar elektrisko lauku, pieliekot spriegumu, šeit varam pātrināt un kustināt kaut kur mēs gribam. Un tad mēs šo, ko sauc par dinodu, teiksim, viņai ir 100 volti, pozitīvi 100 volti, mums negatīvais lādiņš grib pie tā, negatīvais elektrons grib pie tā pievilkties. Tad viņš pātrinās, ļoti ātri ietriecas dinodā, un tad, teiksim, tā kā tam ir diezko liels ātrums, izsit vēl 5 elektronus. Tad varam teikt, ka otrajā dinodā ir, piemēram, 200 voltu spriegums. Un tagad tie visi 5 elektroni, kuri tikko tika izsisti, grib kustēsties uz otro dinodu, pātrināties, un tad, teiksim, atkal tie 5 elektroni izsit vēl 5. So tagad mums ir 25. Nākošajā ir 300 volti. Tie 25 elektroni kustās uz to, izsit vēl 5, tagad mums ir 125 elektroni tur. Un tā mēs katram nākošajam palielinām spriegumu, tie elektroni tiek pavairoti, un tad principā mēs esam pārvērtuši kaut kādu vāju Čerenkova starojumu signālu uz ļoti stipru elektrisku signālu. Un tā mēs varam vieglāk detektēt, kam mums kaut kas ietriecas šajā te detektorā. Un tagad es drusku aiziešu vairāk uz tieši neitrīno detektēšanu, tas ir interesantāk. Varbūt jautājums jums, kāpēc neitrīno varētu būt grūtāk detektēt nekā jebko citu? Neitrīno ir šitie apakšējie tur. Tie ir, kas izskatās pēc V-burtiem, bet nav īstenībā V-burti. Tad maza masa, jā, kas vēl? Un nav lādiņš. Tie neitrīno mums gandrīz vai ar neko nemiedarbojas. Tiem nav lādiņš, tos neietekmē elektriskie un magnetiskie lauki, tātad tā elektromagnētiskā miedarbība, ko stāstīju sākumā, vispār neiedarbojas. Stiprā miedarbība arī viņam neiedarbojas. Jo mums mioni nav nekādos protonos, viņi nav pie kā piesaistīti, tie ir diezko brīvi. Vienīgais, kas mums ir ļoti maza masa, ja mēs salīdzinām elektronu neitrīno, kam ir 0,8 elektronvolti, un pašu elektronu, kam ir 0,5 mega elektronvolti, ja 500 000 elektronvolti. Tā ir diezko liela atšķirība. Bet, tehniski masa tam ir. Drusku ar gravitāciju tas var miedarboties, bet tas būtu diezko vāji, un mēs gravitāciju vēl neesam šeit nekur iebāzuši, kā cilvēki, kā zinātnieki. Tad vienīgais, kas mums atliek, ir skatīties vājo miedarbību, skatīties kaut kādus apmaiņas sabrukšanas procesus, kas veidojas, ko mums rada šie mainly W bozoni. Tā, baismīga diagramma. Mēs apskatīsim, kas notiks, kad mums kaut kāds neitrīno ietiecas neitronā. Neitrons mums bija tas, ko mēs visi zinām, cerams. Mēs tagad zinām, ka tas ir 2 downkvarki un 1 upkvarks, un šeit ir mūsu neitrīno. Šo sauc par Feynmana diagrammu, un kā to lasīt, ir, ka mēs varam iedomāties, ka uz X-ās mums ir pozīcija. Tā ir ļoti simplificēta schēma tikai, mums ir tikai viena Z pozīcija. Un uz Y-kas mums ir laiks. Tātad laiks mums rit uz priekšu,
Un tā mēs varam skatīties pa tādām, es nevarēšu šito izdarīt, es nevarēšu notēmēt, bet mēs varam skatīties tādām pat kā līnijām, kas notiek katrā laika punktā. Un tad pašā sākumā mums tas neitrīno un neitrons ir atsevišķi, bet kaut kad var gadīties, tīri no random chance, ka mums neitrīno ietriecas kādā downkvarkā. Un kad tas notiek, viņi apmainās ar to mūsu miedarbības nesēju, kas ir W bozons, un tad beigās mums iziet ārā elektrons, un tas viens downkvarks ir kļuvis par apkvarku. Par ko tad ir kļuvis neitrons? Jā, par protonu. Tagad mums viens downkvarks palika par apkvarku, un tā ir mums protonu struktūra. Un te var tā kā censties saskaistīt visus skaitļus. Es to daudz nedarīšu, bet mums, piemēram, elektronu neitrīno lādiņš bija kāds. Es pieru nepareizo. Elektronu neitrīno mums bija viena puse. Nē, elektronu neitrīno lādiņš bija 0. Downkvarka lādiņš bija, tam gan vajag paskatīties, -1/3. Ja paskatās augšā, mums elektrons ir -1, apkvarks ir 2/3. Ja saskait kopā, mums joprojām lādiņš ir saglabājies, viss strādā. Kā man patīk par to domāt, kas varbūt ir nesimtprocentīgi akurāti, ir, ka šis te W bozons ir aizgājis no D uz neitrīno un iedevis viņam drusku masas un drusku lādiņu, un tad viņš kļūst par elektronu. Tikmēr downkvarks šo te lādiņu zaudēja, viņam lādiņš palielinājās, kļuva pozitīvāks, un tad viņš kļuva par apkvarku. Tas varbūt nav 100% pareizi tā to domāt, bet good enough. Tad beigās, kas mums sanāk, mums neitrīno ietriec neitronā, un tas kļūst par protonu un elektronu. Vai arī mums ir cita veida neitrīno, kā miona neitrīno, tas mums veidos mionu beigās. Un tātad mēs pārgājām no daļiņas, kura ne ar ko miedarbojas, mums tā nav nekāds lādiņš, tā nav nekā, tā nevar radīt Čerenkova starojumu, uz elektronu, kuram tagad ir lādiņš un kurš var radīt Čerenkova starojumu. Tātad, ja mēs uzbūvētu detektoru ļoti dziļi zem zemes, novērotu no nekurienes šo te Čerenkova starojumu, mēs varētu teikt, ka tur veidojas vai nu elektrons, vai nu mions, un vienīgais veids, kā tas var notikt, ir, ja mums iestriecas neitrīno iekšā tajā detektorā. Jā, šeit tā kā atkārtojums, neitrīno mums ieiet, tas pārvērš par elektronu vai mionu, atkarībā no kāda neitrīno mēs iegūstam. Šis elektrons, tā kā viņš tagad ir lādēts, var veidot Čerenkova starojumu, un mēs to iebāžam tajā pastiprinātājā, lai to detektētu. Un tālāk es gribu parādīt bildes, kā tas izskatās praksē. Japānā ir tāds super Kamiokande neitrīno detektors, kurš ir viens no lielākajiem pasaulē. Centīšos mikrofonu. Centīšos atvērt šīs abas linkus. Tā kaut kā šādi izskatās šis detektors. Tas ir... Kas ir? Jā, tā viņš izskatās. Kas mums notika? Jo man jau prezentācijas stāv, tas bup. Duplicate. Tūlīt būs, tur parādījās. Šādi izskatās detektors. Tātad katrs no šīm tā kā zeltainajām bumbām
ir mūsu viens tas pastiprinātājs, mūsu viens detektors, kas uztver signālu no neitrīno. Tas ir principā milzīgs tanks ar ūdeni, pašlaik tur nav ūdens. 1000 metru zem zemes. Kā jūs domājat, kāpēc tas ir zem zemes? Jā, lai citas daļiņas tur neiekļūtu, visi pārējie ar laiku, mioni un elektroni, un kas vēl tur nerodas, parasti netiks cik dziļi un nepenetrēsosies tik dziļi zemē. Tur tiks cauri tikai neitrīno, kurš gandrīz ar neko nemiedarbojas. Un tad šeit, kad šādi te izskatās, te ir laikam cilvēks. Šādi te izskatās, kad ir piepildīts ar ūdeni. Un tad viņi piepilda to tanku ar lielu daudzumu ūdeni, gaismu arī izslēdz gan jau. Un tad gaida līdz novēros šo te starojumu. Un tad par to kaut ko var secināt, ka mums ir detektēts neitrīno vai nav. Kā šis izskatās praktiski? Tātad mums ielidoja tas elektrons, tas neitrīno, viņš veidoja elektronu, un mums veidojās tas Šerenkovs starojums, ko mēs redzējām tur sākumā, bija līdzīgs kā konus. Jā. Elektroni mūžīgi nekustēsies, kaut kādi viņi satrieksies ar tik daudz atomiem, ka visu enerģiju zaudēs, un tad veidosies, tad tas starojums pārtrauks spīdēt. Man atkal šitais ir iestrēdz, bet jā. Un tad mums veidojas šāds konus, ko, ja mēs uztvērtu uz detektoriem, mēs sagaidītu, ka mēs redzētu konusa dibenu, jeb šo apli. Un tad šī bilde, man vajadzēja šito. Šī bilde ir, ja mēs paņemam mūsu milzīgo cilindru, kas ir mūsu tovers ar ūdeni, paņemam katru detektoru un tā kā atplēšam vaļā. Un paskatāmies, kur šīs te daļiņas tika detektētas. Kur tika detektēts starojums, precīzāk. Viens ir priekš elektrona, viens ir priekš elektrona neitrīno, viens ir priekš miona neitrīno. Varbūt jums ir kāda intuīcija, kurš varētu būt kurš? Jā, var balsot, balsošana. Jā, skatīsimies uz pirmo. Ja jūs domājat, ka tas ir elektronam, tad rādiet 1. Ja domājat, ka tas ir mionam, neitrīno, rādiet 2. Tā, jā, aiziet, 3, 2, 1 balsojam. Es pieļauju, būs 50-50, kāds balso 3. Es teikšu, ir 50-50. Šis ir elektronam, elektrona neitrīno. Kāpēc? Viņš ir drusku izplūdušāks. Un tā kā elektronam ir mazāka masa, viņam kustoties cauri tam šķidrumam, viņu vairāk ietekmēs apkārtējās ūdens molekulas. Tad viņš drusku vairāk vibrēs, un tad tas starojums būs drusku izplūdušāks. Tikmēr mionam ir lielāka masa, viņam ir grūtāk ietekmēt, un tad viņš vienkārši traucas cauri. Un tad tas aplis, kas mums veidojas, ir diezko, ir mazāk izplūdes, principā. Tā. Tas no manis laikam viss. Paldies par uzmanību.